Es teikšu visiem šodien jauku dienu, jo pirmkārt labdien. Es esmu Ingūna Petersone, un beidzot atkal pēc, man jāsaka, laikam jau man būs vairāk kā gads Latvijā, kad es atkal stāvu tādā prezentācijā cilvēkiem priekšā un mēģināšu jums pastāstīt kaut ko ļoti interesantu. Un nedaudz varbūt arī par sevi. Šobrīd es vairāk kā 4 gadus jau dzīvoju Dānijā, bet visu iepriekšējo laiku Latvijā esmu nodarbojusies gan ar konsultēšanu, biznesmeņu, gan arī ar savu uzņēmumu vadīšanu, bet tā ir, ka ceļš aizved uz Dāniju. Un tad es parasti tā saku, ka nekas nenotiek nejauši, un Dānijā es tomēr sapratu, kad aizbraucot, kā daudzi latvieši aizbrauc un domā, ka ar melno darbu par kaut ko nopelnīt, un mēs sapratām, ka tas nav iespējams, un mēs sākām meklēt dažādu veidu uzņēmēju darbības. Jo es pēc izglītības esmu ekonomikas maģistrs uzņēmējs, un, kā es teicu, arī konsultēju ļoti daudz gadus uzņēmējus un vadīju pati dažādas, gan pašnodarbinātais, gan SIES, gan arī manas sabiedrisko organizāciju. Un mani sāka interesēt tāda lieta, kā varētu mazāk ieguldīt un vairāk nopelnīt. Un 4 gadu garumā, esot Dānijā papildus, es mācījos dažādā veidā, kādas sistēmas ir, kādas mums vispār darbojos un kāda biznesa ir iespējama. Un šodien es pastāstīšu par vienu no jaunumiem, kas ir jaunums un kas ir atnācis pie manis un ir atnācis vispār pie Eiropā un arī pie Latvijas iedzīvotājiem. Kā es pats smējos pirms prezentācijas, gludekļa alternatīva, jo es redzu, ka Latvijā, īpaši Latvijā, patiešām cilvēki ļoti steidzās, viņi visu laiku nemitīgi ir ceļā, nemitīgi ir darbā. Tikai jautājums ir tāds, cik daudz cilvēki gludina, jo viena liela daļa cilvēku saka, ka viņi arī valkā sintētisku apģērbu tieši tāpēc, kad ir jābūt prezentācijā, un cik es sapratu, Latvijā ļoti vērtē arī izskatu, bet ne visi var valkāt sintētiskos apģērbus, jo viena liela daļa šādā veidā skrienot ir arī iegūši dažādas problēmas. Un šis sprejs ir dabīgs bioloģisks produkts, bet inovatīvs. Viņa šāda te produkta vēl nekur patreiz mēs tikai sākam strādāt Eiropā. Horvātijā ir pietiekoši jau, var teikt, varbūt tirgus iepazīstināts, jo mēs šobrīd esam tikai 4000 sadarbības partneri uzņēmumam SVOP, kas ir Austrijas uzņēmums, un kurš sāk ražot un patentēt. Šajā te idejā, mājsaimnieces idejā, ir ielikti 2,3 miljonu eiro. Jo, kā es teicu, konsultējot uzņēmējus, un arī tagad es dzirdu, ka daudz grib savu uzņēmēju darbību uzsākt. Var jau uzsākt, bet priekš tam ražot, vispirms vajag iemācīties pārdot. Jo, lai kaut ko nopirktu, ir jāmāk pārdot, un tad šis ir tas pats labākais variants, kā trenēties. Redzat, un, piemēram, mēs arī esam daudz ceļā, un cilvēks tad es neredzu pielietojumu. Tie, kas pelna naudu, varbūt es tuvāk arī kamerā, un šis ir gludināts krekls, un izņemts tagad no mašīnas, vienkārši stāvēja kopā ar uzvalku, un redzat, kāds viņš ir. To pašu es saku, ka vīrietis, piemēram, novelk vai brauc, es tieši par cik tagad strādāju kādu produktu vēroju. Parasti vīrieši izkāp no mašīnas, viņiem mugura visa ir saburzīta, ja? Ja viņiem, piemēram, tas darbs nav tāds, kur ļoti nepievēršam uzmanību, tad var iet arī tāds. Bet, ja viņš iet uz ļoti tādu smalku tikšanos, tā, ņemam pirms tam jau mašīnā, izsmidzinām, es tikai uz vienas pusītes smidzināšu, ja? Pēc tam, kad pie kameras parādīšu, jo visi jau redzēja, izsmedzinām un ar rokām vienkārši pastiepjam. Un varbūt gabalu es parādīšu arī tuvāk, ja uz šīs te vietas es izsmedzināju, kur bija lielais burzījums un bija kameras, lai cilvēki redz. Parādīšu to, kā viņš izlīdzinājās. Ja? Kāds saka, varbūt, kad noņemšanās, es domāju, ka tas notika ļoti vienkārši. Ja? Un apmēram tagad jāpaiet ir, atkarībā no auduma biezuma. Minūtēm 15, 20 un audums ir izšuvis. Kā jums patika?
Varbūt tas pirmais iespējas, jo jūs esat ar šādu produktu. Jā, tas jautājums. Viņš sastāv no dabīgām eļļām, un tiklīdz, ja pasaka, kad ir eļļas, tad cilvēki uzreiz jautā, kā ar pleķiem. Pleķu nav. Kāpēc? Vai tad, kad mēs uzliekam uz savas sejas? Nu, redz, ja mēs liksim pavisam tādu eļļu, kā ir cepamā eļļa, kā mēs viņu saprotam, ja, tad noteikti paliek blankumi. Bet šeit šī formula ir izstrādāta tāda, kad viņš patiešām, jūs redzēsiet, kad viņš izžūst pēc prezentācijas, ja, nav pleķu. Nē. Un otrs, ko es saku, ja tagad strādājot, es vienīgais vēl tam ticu, tie ir vācieši, ja. Nu, jūs paši zināt, kāda ir vācu kvalitāte, kādas ir vācu prasības, jūs apskatīsiet pēc tam to rezultātu. Viegla apģērba, svaigā, mazgāt apģērba smarža, arī, ja, kas vēl? Bioloģisks un dermatoloģiski testēts. Jo daudz saka, man bija jau arī tāda saruna, cilvēki ir hipoalerģiski, tad lūk šeit ir arī dermatoloģiskais tests, un mums patiešām bija viena partneri, kurā neko jau vairs nevar lietot, un viņai nekādas alerģiskas reakcijas no viņa nebija. Kāds jums likās tas pirmais iespējas par to, ko es izdarīju un kāds ir rezultāts? Tur nekāda vizuāla acu māna nav. Pirmais, jā, mums visiem partneriem, kas mēs sākām strādāt, likās, ir grūti atrast, kaut kas tāds ir, bet īstenībā ir ļoti tās ir vienkāršas formulas, mēs daudz lietas jau vairs nezinām un nevaram iedomāties. Ja? Un, kā es saku, ja tagad sākumā cilvēki viņam nevaras pielietojumu, tad ticiet maniem vārdiem, cilvēki ar šo te līdzekli pelnīs, daudz pelnīs, un katrā mājsaimniecībā viena pudele būs. Jo es jau jums tāpēc sākumā stādījos priekšā un teicu, ka es esmu uzņēmējdarbības speciālists, un apmēram es saprotu, kā strādā šīs lietas. Protams, pie nosacījumā, ja uzņēmums nebankrotē, ja, lai kaut kas nenotiek, bet par to mēs neko nevaram paredzēt. Ja? Un, teiksim, labi, vizuālais apmāns jauks un skaisti, ja? Bet stāsts nav par to, stāsts ir arī par to, kādā veidā mēs meklējam sadarbības partnerus. Kādā veidā tik vienkārši produktu var pelnīt. Man liekas, ka tieši ar to tagad būtu jāsāk un jāpāriet uz to nākamo posmu. Ir interesanti. Uzzināt, kā tev ja? Šeit ir izstrādāts, uzņēmums darbojas pēc tīkla mārketinga principa. Vārds tīkla mārketings latviešiem ir apmēram tā kā bubulis. Kā bērns kādreiz biedēja ar spokiem, es saprotu, ka latviešiem tīkla mārketings, tas vārds kā tāds, tāpēc, ka nav pamat izglītības tajā. Un arī man bija tieši tāda pati reakcija daudz gadus atpakaļ, jo augstskolā šo vārdu vispār nepieņem. Man liekas, ka es viņu uzzināju tikai kaut kur no malas. Un, kā es teicu, ka 4 gadus atpakaļ es sāku pētīt, jo faktiski tas ir sistēma biznes. Tas ir liels biznes, ja, kurš var izveidoties, bet viņš var izveidoties arī mazs. Katrs cilvēks var apstāties tajā stadijā, kurā viņš ir gatavs tādu naudas summu, viņš ir gatavs taustīt. Jo, lai izveidotu patiešām lielu, jo tas ir vārds tīkls, un mēs redzam, ka Latvijā darbojas Rimi tīkls, darbojās Maksimas tīkls, darbojās Degvielas uzpildes stācijas tīkli, vai ne? Rezultāts tādu viesnīcu tīkli, visur darbojas tīkli. Visi pārējie, kas ir mazie uzņēmēji, viņš šīs, cik valdība ir slikta, cik tirgus ir maz, cik ir liels grūtības. Tāpēc, ka naudu nopelnīt var tikai tīklā, apvienojoties ar cenām un ar vispārēju. Un šeit tā lieta, ko es pie tīkla mārketinga, mācoties nosacināju. Ir dažādi produkti, ir dažādas kompānijas. Ļoti daudz šīs tīkla marketinga kompānijas darbojas veselības jomā. Un man liekas, ka es arī sāku tieši strādāt veselības jomā. Tur nāk daudz atteikumi un arī ir grūti strādāt, jo tā ir milzīga
konkurence un ārstēt cilvēkus nav nemaz tik viegli. Tāpēc es uzskatu, ka šis ir pats ideālākais variants priekš tīkla. Un tā arī pats prezidents mums saka, ja? Un kas ir nākamais pie tīkla kompānijām? Viņām ir izstrādāts plāns tā, ka pelna patiešām snieguši rezultātus, līderi. Arī iepriekšējās kompānijās man viņas ir bijušas 2, un tur es tā nosacināju, jo viņš ir iztaisīts tā, ka no pašas apakšas iet, ja, tad tur ir tie procenti ļoti maz. Sākot, piemēram, man iepriekšējā kompānijā es arī viņā darbojos, jo tāpēc esmu izveidojis tādu kā network ideju, ja, jo ne tāpēc ir jāpamet, jo produkti ir labi, bet teiksim no 3%, ja. Bet es redzu, ka jaunās kompānijas saprot to, ka konkurence ir ļoti liela, un acīm redzot, šis tīkla plāns ir jāpiedāvā cilvēkiem savādāks. Un tad, kad pirmais, kas man bija produkts, arī likās kaut kas tāds jocīgs, mistisks, kā tas ir, ar gludekli mēs esam pieraduši gludināt, mocīties, tad man pirmais, kas bija, kas man uzrunāja, un arī man vīru, kas pirmais sāka strādāt, tas bija tieši šis naudas plāns. Un naudas plāns ir ļoti vienkārši. Mums vajag atrast 4 cilvēkus. Es mēģināšu varbūt vienkārši vizuāli tāds mūpījums jums parādīt. Un pārējo es saukšu, kā tas izskatās. 4 partneri, jo mūsu starts biznesā maksā 108 eiro. Tās ir 8 šīs te izsmidzināmās pudeles. 8 izsmidzināmās pudeles, kā darba instruments. Es domāju, viņš, tas varbūt ir, tā, var teikt, nedaudz, nemaz, jo uzņēmumam ir tikai tās iestrādnes tagad 6 mēnešu garumā, un uzreiz sāku ar loģistiku iet mums diezgan grūti, un tas nozīmē, ka paši mēs arī gaidījām, līdz Vācijā mums nedēļu gāja, tas nav tik ātri kā vecajām kompānijām. Un tāpēc, piemēram, mums šī tad man pat neiznāk, kad es varētu tā intensīvi kā pašai gribētu uzlietot uzreiz, ja? Kaut ko cilvēku pārdot arī mēs cenšamies nepārdot partneriem, ja? Un kas notiek? Tātad katrs šie cilvēki iegulda 108 eiro, var pareikināt, piemēram, naudas izteiksmē, ja? Tas ir, kaut kā plus mīnus 500 eiro apgrozījums kompānijā, ja? Kompānija par katru no šiem cilvēkiem mums par to, ka mēs pastāstām par šo produktu un iegādājāmies, izmaksā 20%. Tas ir 20 eiro. Ja? Par šiem te, un redzat, ieguldījām 108, un atpakaļ mēs jau dabūjām 80. Un tāpēc es tālāk saukšu varbūt par tām summām, ja? Un to rezultātu, ko mēs esam sasnieguši. Jo faktiski, principā, mans mērķis ir iemācīt ne tik daudz tirgoties, jo tirgoties apmēram produkta cena, kad mēs pērkām ar ražotāju 9 eiro, pirmo reizi mēs pērkām par 12 eiro, atsevišķi ir piegādes cena, ja? Cena mums ir jāsaprot vienīgi. Uzņēmēju darbību mēs varam uzsākt plus mīnus 108 eiro, ja Krievijā bija 115, paņemsim maksimums 120, ja, sākot no 108 līdz 120. Un tas ir tikai vienreizais pirkums, vienreizais. Pārējās kompānijās, ar ko es saskāros, ja cilvēkiem varbūt sākumā ir grūti pierast pie tās sistēmas, ir jāmaina, ja. Vienalga, kāpēc es uzņēmējs, tev ir jāieiet kaut kā tādā jaunajā sistēmā, ja. Paiet mēnesis, tev ir jābūt atkal naudu iekšā produktā. Ir pareizi tā? Tagad saprotat, mēs uzsākām biznesu tajā gadījumā, ja mums ir 4 cilvēki, tas man bija ļoti, ļoti svarīgi. Es uzsāku biznesu ar šiem 108 eiro. Un es varu strādāt, varbūt 3 dienās atrast šos 4 cilvēkus, varbūt gada laikā. Man nav jāveic atkārtots pirkums, jābūt atkal iekšā 108 vai vienalga mazāka summa. Nav jābūt iekšā. Kamēr man nav šie 4, kamēr es neesmu apgaunījis 80 eiro atpakaļ. Pie 5. cilvēka kompānija, jo pareiz šī nav finanšu piramīda, ja? Tas ir normāls uzņēmums, kurš pārdod produkciju. Pie 5. cilvēka uzņēmums atsūtīs 4 pudeles spreja, 4 jau vairs ne 8, ja? Un tad nāk katru mēnesi vienu nosacījumu, ja tu būsi nopelnījis no šīs nopelnītās. Ja? Tas nozīmē, ka mēs saprotams, ieguldīju tikai 108 no savu mācību.
Un pēc tam viss pārējais mūsu biznesa iet, ka kompānija paņem automātiski 42 eiro par visu piegādi, ja? Un pārējo naudu mums izmaksā. Un tagad varbūt par to naudu, ja, kā viņa iznāk. Šeit, tātad pirmajā līmenī, kas vēl ir svarīgi, šī te karjeras sākas kvalifikācija saglabājas. Visās citās kompānijās, kurās es esmu bijis, tu esi vienā līmenī, mēnesis sākās, tu nokrīt atkal lejā, tev ir atkal jāpērk produkts, ja, un tad tu atkal celies uz augšu. Protams, ka tu esi līderis, ja, tad skaidrs, ka tu nenokritīs ļoti zemi, bet jaunajiem tieši tas ir mīnus. Viņš uzsāk, divus piereģistrēja, tie divi neko nesāka darīt, viņš atkal ir zemē, viņam atkal kompānija prasa 100 ieguldīt, ja, tie paparedzi. Šeit nav jāiegulda. Un kā ir sekojoši? Tik līdz tu esi izveidojis šo te četrnieku, vislabāk darbojasies šīs summas nosaukšu pie četrnieku. Katrs atkal sev veido tikai 4 cilvēkus. 4 cilvēki un kādā veidā mums veidojas tīdes. Otrā līmenī, šis ir pirmais līmenis, ka mēs dabūjām 80 eiro. Otrā līmenī mēs jau dabūjām 164 eiro. Trešā līmenī mums ir 466 eiro. Ceturtajā līmenī 1333 eiro. Es domāju, tālāk patreiz šur man tā lietās, ka Latvijā nebūtu vērts iet, jo pēc tam jau 5. līmenī mums ir 3000 eiro. Tas ir atalgojums, ko mēs saņemam par šo te reklāmu. Ja, es domāju, ka pilnīgi brīvīgi līdz tam 1000. Kāda ir mūsu pieredze? Mēs sākām tikai, atbraucot uz Latviju, ja, tātad mēs varēsim pateikt par saviem rezultātiem aizbraucot no Latvijas, bet mūsu komandā ir nostrādāts pilns mēnesis, tagad jau Konstantins aizgāja 2. mēnesī, ja. 1. mēnesī tika nopelnīts šis 1333 eiro. Ja? Izveidojot tieši šo te, atrodot 4 dzirdīgus cilvēkus, kuri saka, jā, 108 eiro priekš uzņēmēja darbā, ja? Un viegli strādāt, jo, kā es teicu, nav nevienam jābāžas virsū ar veselību ar kaut ko tādu. Tas būtu varbūt īstumā tā mazā prezentācija tāda, jo uzņēmums tālāk, ja ejot, mums ir 10 līmeņi, līdz 10. līmenim mēs izskaidrojam, produkts ir jāparāda. Tā, mēram, to īso prezentāciju. Kāda izskatās? Kāds izskatās galvenais par tiem pleķiem, ja? Nav tie pleķi. Nē. Es teicu, ka burzījums viņam bija rītīgi. Es šeit paņēmu no pastīku, ja? Viņš vēl ir mitrs jūtīgi, ja? Jā, viņš ir mitrs, var paskatīties. Jo ar bieziem maldumiem es patiešām saku, ka man pirmo reizi tā bija, man bija līņas vārdi, domāju, no rīta kā, uz pudeles ir rakstīts 20 minūtes izžūst, bet biezs līņas, jā. Viņš nebija izžūst un es nevarēju devu. Tāpēc es saku, piemēram, ka mājās mēs izņemam no skapja. Vajadzēja vilkt un ejot, neizžūst. Bet es braucu. Piedod, es nedomāju. Viens no mūļām problēmiem, kad cilvēki, viņi visu tā kopsosiem viss vai gāt, un pēkšņi izgāt kaut teiku būs, bet vai jāvāk mugurā, sīsmas, mēs kaut kur ejam. Jā. Tad, kad ir tāds, ja ir plānā, tā kā vasaras, teiksim, man plānie, ja es rādu daudz video, un momentā izžūšu, šis ir biezāks. Vai ir biezāks līdz? Biezāks, jā. Vīrieša žakete vai pēc sēdēšanas bikses, ka te ir vislielākas. Jā. Bikses arī mums uzvalks, jā, kā es teicu, mums, piemēram, ir uzvalks 100% vilna. Jā. Tā vispār šos. Nē, viņš ļoti ātri izžūst, jo viņš ir plāns. Tie ir, teikšu, ja esat sastārušies Google Boss, jā, Giorgio Armani, viņiem ir ļoti plāni augumi, bet viņi tā kā papīrs. Tu iesēdīsies mašīnā, viņš ir saburzījies, kolosāli. Man ir viens video, kur es ātri biksēm, jā. Viņš ātri izžūst. Viņš ir dabīgs materiāls, 100% vilna, bet būs tās ļoti skaisti.
no viesnīcas līdz, piemēram, kaut kādai prezentācijas zālē aizbraucot, uzvalkot, tu var nevilkt, jā? Žaketi, bet bikses būs sadūzījušās, un tad šajās te vietās uzsmīt. Bet, nu, labi, tālāk, es tagad īstenībā mašīnas man sabundēšu bikses, un jāatrast kādu prezentāciju. Tas jau viņus nevar sapūst, un iet, bet jālāk nost. Redzi, kā es, piemēram, kā es darītu, jo Latvijā tā ir, ka cilvēki, tas ir pirmais iespējas, ka tu ienāc telpā. Pēc tam, ja tu apsēdīsies, un tas cilvēks ar tevi sāks runāties, viņš kāds tu aizēja, jau viņam būs mazāk svarīgs. Nekā, ka kāds tu ienāc, ja? Un to mikrumu efektu jau nemaz tik ļoti neredz. Tu, ja tev patiešām nebūs laika gaidīt, tu viņu uzpūtīsi, ja? Nedaudz, pa 5 minūtēm jau tur viņš jau tāds gandrīz tikai mitrs jūtās, ja? Un tu vismaz ienāc pieklājīgs, skaists, ja? Bet, nu, vairāk arī patiešām, kad tu mājās atbrauc, un tā ir no darba atbrauc, ja? Tu skaties svārkiem, viss ir te iesvedējis, viņam kā ar budekli. Un otra lieta, ko es tagad mācoties par to, vienmēr man sanāk kā medicīna, jo es esmu tagad pilnīgi jau profesionāls mediķis, strādājot kompānijā ar pārtikas piedevām, ja? Tagad sāku skatīties par automiem. Ir mums dažādas jaunās tehnoloģijas ar vaipu gludekļi, ja? Ir gludekļi, ļoti efektīvi, jaudīgi un tā līdzīgi. Bet ja jau mums mati, piemēram, sievietēm fenoli paliek kā sauna, tad ko tad, vai tad mēs tos savus darbos uzvalkus arī tā, vai svākus, vai kostīmus nebojām? Protams, ka bojām. Tāpēc, piemēram, šīs seja mēs ar viņu gludinām ar šīm te dabīgajām eļām. Viņš pat varbūt, pat nevar būt, bet es tā domāju, ka viņš iedos savu otru jaunību un otru dzīvību augumu. Tā. Tas būtu par pielietojumu. Labi, man iet vienu laiku. Tas ir ļoti sabužnieki un bies. Bet produkts strādā tikai līdz 40-50% sintētika, jo, kā minēja, viņš ir bioloģisks, tās ir dabīgās eļļas. Kas viņam ir? Viņš ir dabīgais materiāls, jā? Šitais nebūs kāds sintētika. Domāju, ka viņiem nevajag. Varētu būt, jā, paskatīsimies. Bet arī es nesmidzināšu visu, jā? Pēc pieņemsim, es izsmidzināšu šeit. Nē, šeit, jā, pa vidi varbūt mums vislabāk redzams. Viņš iesūties un tad stiek veidot. Pabriedz, bet vienalga mēs jau redzam, ka viņš izlīdzinājās, un viņš jau, saprāt, es viņu tagad viņam palīdzu, tieši tāpat kā ar gludekli, ja? Un pēc tam, ka viņš pastāvēs, vēl šis te lielais burzījums, ja? Tad vidū var jau redzēt, ka viņš jau izlīdzinājās, ja? Un tas produkts man prasa, cik daudz viņam, redz, pat šis te lielais burzījums, ja? Visus šos te, faktiski, ar gludekli arī tikpat daudz laika aizņemtu. Ja? Var jau izsmedzināt visu, tās ir darba maikas, ja? Viņam izsmedzini, atstāju, jo redzēt gludekli, kas man nepatīk, tagad, piemēram, tu uzliksi, kā traklam arī, ja? Šajās te vietās, nemaz nav tik viegli tikt augšā klāt, ja? Jo tad es tā mājās tagad iesākies paņēmu. Kā jums tas rezultāts apmierina šis te? Un tagad viņam ir jānožūst. Ļoti dabīgs tēmas, un tas maksā naudu, kuras vairāk cilvēkiem nav mākslas. Pie kā mēs pieskārāmies šeit? Cik maksā? Pie kā mēs pieskārāmies šeit? Mēs pieskārāmies pie tā, ka mēneša laikā mēs varam nopelnīt 1000 eiro. 2-3 mums ir pieredze, kad sieviete, apmēram, es tieši viņu pieminu, tāpēc, ka es biju pilnīgi acis man ieplētās, varētu būt pāri 50 kaut kur, ja, Horvātijā. Viņas atalgojums, viņa sāka pašā sākumā, jo kompānija, Horvātijā apmēram 6 mēnešus strādāja. Viņas atalgojums šobrīd ir 3000 eiro. Es domāju, ka tādu atalgojumu atļauties nopirkt
veselu kolekciju dabīgu materiālu, tēpus, bioloģisku pārtiku un vēl visu pārējo un būt kopā ar ģimeni var atļauties. Jo šeit mums līdz 10. līmenim atalgojums ir 74 000 eiro.